Dievu priekšā. Pieminēsim Regīnu Kuzminu, kura šajā pasaulē ienāca 1985. gada 1. un no šīs pasaules mūžībā šķīrās šī gada 4. februārī. Viņas veselu mūžību mēs noliksim Dievu priekšā. Šajā brīdī es aicinu, mēs varam noliekt galvas lūkšanai. Lūksim Dievu. Lielais varenais mūžīgais Dievs, Tu, kas savās rokās turi dzīvības un nāves atslēgas. Mēs šajā brīdī, atvadoties no Regīnas, izlūdzamies, lai Tu esi mums katram žēlīgs. Lai tās zaudējums, sāpes un skumjas patiesi Tavā klātbūtnē var tikt pārvērstas arī mūžīgās dzīvības cerībai. Mēs Tev pateicamies par Regīnas mūžu, par cilvēkiem, kas šo mūžu ir piepildījuši. Mēs lūdzam, lai Tu esi tas, kas patiesi aiz šī šķīsta, aiz kāpa kopiņas parāda mums mūžību. Palīdz mums nāvi saredzēt vien kā vārtus, ka mums katram reiz būs jāiet cauri. Mierini sērās, stipri ticībā, lai šī diena ir Tavā klātbūtnē pārdzīvojam. Tu mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Ieklausīsimies svētā raksta vārdos. 23. psalms saka šādi. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst neviena. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu veseli un ved mani pa taisnības ceļiem uz savu vārdu dēļ. Iepšos arī staigāju nāves ielā, taču ļaunumu nebīstos, jo Tu esi pie manis. Tava gana vēzda un Tavas gana zīslis mani iepriecina. Tu klāji manu galvu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļļu manu galvu. Mans skavs ir piepildīts pils līdz malēm. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Amen. Ieklausīsimies arī lasījumā no Pāvila 1. vēstules korintiešiem, kur Pāvils raksta šādus vārdus. Bet ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšām celšanās? Ja jau nav mirušo augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi jūsu ticība. Jo ja mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši arī Kristu aizmirušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmirušajiem. Tādēļ, ka nāve ir caur cilvēku, un caur cilvēku ir arī mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu visi tiks darīti dzīvi. Bet tik viens savā reizē. Pirmais Kristus, pēc tam Kristu piederīgie, kad viņš nāks. Un gals būs tad, kad valstību viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus. Jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekus sev zem kājām. Un pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Amen. Un ieklausīsimies vēl pēdējā svētā rakstu lasījumā. Kristus sacīja pie vārdu Jāņa evaņģēlijā skan šādi. Jūsu sirds, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Man Tēva namā ir daudz māju. Ja tas tā nebūtu, vai tad es jums to būtu teicis, es noeju jums mieru sataisīt. Un tad es nākšu atkal
un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur esmu es, būtu arī jūs. Un kur es noēju, to ceļu jūs zināt. Tūms saka viņam, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinām ceļu. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesību un dzīvību. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Āmen. Mums atgādina, ka cilvēku mūžs ir daudz garāks par 40 nepilniem gadiem. Svētie raksti mums saka, ka tur ir gan 70, gan 80. Jā, bet tā mūža noslēgums gan tiem, kas mēs piedzīvojam nāves klātbūtni mūsu tuviniekiem gan 30 gadu vecumā, gan 40, gan arī 100 vecumā, jau piedzīvojam 90 gadus, tas mūža iegūs. Ir tas pats šķīsts, kurā mūsu miestīgās miesas tiek guldītas. Bet, dargie, Dievs savā vārdā nav teicis, lai mēs, tad, kad mums nākās piedzīvot šādus drūmus šķiršanās brīžus, viņš nav vēlējies mūs vairāk pakļaut bezcerībai, bet savā vārdā viņš mums atgādina, ka mēs esam daudz vairāk nekā paši varbūt spējam apzināties un sevi saprast. Svētie raksti mums saka, ka Dievs ir no mūžības uz mūžību. Un viņš cilvēku rada no šīs mūžības, ieliekot to laikā un telpā, ļaujot piedzīvot šo dzīvi tajā ķermenī, kas mums ir iedots. Un viņš saka, uz mūžību atpakaļ, es jūs atkal aicināšu. Jūs neizgaisīsiet kā tāds dūmu magnis. Dievs cilvēku ir radījis pēc savu tēlu līdzības. Un dodot arī cilvēkam nemirstīgu dvēseli. Vēl vairāk šī dvēsele ir tā, kas ļauj mums šīs dzīves laikā piedzīvot pašu Dievu, pašu radītāju, mūsu radītāju klātbūtni. Kur dažādos dzīves brīžos mēs jūtam kādu, kas aicina, beidzot paskaties uz augšu. Ierauga vertikāli, kas saka, es vēlos būt ar tevi un tevi vadīt. Un mūsos tiek ielikta ne tikai šī nemirstīgā dvēsele, bet tā Dieva līdzība, kas saka, ka jūs realizēsiet arī to pašu, ko tas mūžīgais, nemainīgais Dievs. Un man gribās teikt, ka tā ir mīlestība. Mīlestība, kas katram mums ir iedot, lai mēs realizējot sevi caur mīlestību spētu piedzīvot, ka šī dzīve nav tukša, ka tā ir kāda pievienotā vērtība. Jā, neviens mūžs ir aprāvies gaužā māte, bet Dievs ir laika un vietu, kurā mums šajā pasaulē ienākt un kādu no šīs pasaules arī šķirties. Bet iespējams, ka derības sāgu mūža uzdevumu ir izpildījusi. Ir šajā pasaulē ielaidusi 5 bērnus, ir sagaidījusi mazbērnus, ir pieredzējusi to, ka mīlestība atklājas. Šodien par to, kas ir tas vērtīgais, kas ir tas patīkums. Varbūt tie kopīgi pavadītie brīži, tie bija mūzika, kuru jūs atklāsiet varbūt vēl pēc kāda laika. Regi ir radusās Dievā. Svētie raksti mums to saka. Bet tie, kas mēs piedzīvojam šo nāves klātbūtni, kas liek mums varbūt pašiem nodarbēt un domāt, bet cik tad ilgi es dzīvoju? Vēlos ar tevi kopā šos dzīves brīžus izdzīvot, lai tu patiesi nogriezt. Lai tu nesaugtos gan šajā dzīvē, gan nākamajā. Un lai to mēs izdarītu, mums ir jāsadara Dieva izstieptā mums pretī roka, kas mums saka, nāc, ar mani ir vieta, uz kuros man dvēseli pacelsies.
un pār visam, ka mieru pilnu paļāvību. Arī es varu gaidīt to brīdi, kad kungs mani sauks mājās. Tad mēs satversim ticību, satversim pašu Dievu, izdzīvosim to katru dienu, jo viņā nav baila, viņā nav bezcerības. Viņā ir viss tas, pēc kā mūsu sirds patiesi lūdz. Lai Regīnai tā mūžīgā gaisma, kas ir pats Dievs, šajā brīdī atspīd, un viņa tā Dieva gaisma arī savu mūžību pārāk. Lai Dievs mūs katru slēpj šajā dienā mūsu vārdos. Āmen. Šajā brīdī, piedzīvojot nāves klātbūtni, mēs tavām žēlastības pilnajām rokām un mūžīgās dzīvības cerībai uzticam Regīnu. Pateicamies Tev par viņas mūžu dārību, par gadiem, kas ir dzīvoti, par cilvēkiem, kas ir dzīves ceļā sastapti, par tām svētībām, kas no Tevis ir nākušas, kas ir ļaujušas piedzīvot arī labus un skaistus brīžus. Mātei, Valdijai, ikvienam, kas šeit ir māsām, apžēlojies un ļauj patiesi ticībā ieraudzīt, ka mēs neejam pēc pazušana. Dod mums savu klātbūtni, kas ir mūsu ticības stiprināšana. Satverot Tavu roku, ejot cauri vēl tam mūsu atvēlētam laikam, ļaujies mums būt pieejams. Paklausi tās mūsu lūgšanas, kas gan šajā brīdī, gan kādos citos dzīves brīžos paceļās uz Tevi. Bet ļauj mums piedzīvot, ka tas miers un mierinājums Tavā klātbūtnē ir Tev. Un to visu, ko mēs nespējam ar vārdiem izsacīt, mēs vēlamies salikt tajā vienā lūgšanā, ko Tavs dēls mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dievišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieliek mūsu kārdināšanu, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Dievs, tas mums, lai svētī Tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Amen. Un, dārgie Dievmīrs, kas ir daudz augstāks nekā cilvēku prātu saprašana, lai pasargā arī jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Amen. Pēc brīža mēs dosimies uz kapsētu. Šajā brīdī es aicinu, ka mēs varam paņemt arī tos mūsu līdz paņemtos ziedus un gatavosimies ar gājienam uz kapsētu. Kapsētā arī šīs tuvāks būs vairāk. Varēsiet arī tur atpalīties, ja ne, atpalīties šeit. Kapos būs ciet tomēr, tāpēc nākam šeit atvadamies no Regīnas un liksim šķirstam vārdu.
Kristus saka, es esmu augšā un celšanās un dzīvība. Dzīvo vien īsu brīdi un ir pilns nemīļa. Viņš uzaug kā puķi un novīst. Viņš slīd kā ēna un nepastāv. Pīšļiem atkal jāatgriežas zeme, no kuras tie cēlušies, un garam pie Dieva, kas to ir devis. Mēs esam svešinieki un iedzīvotāji tavā priekšā, Dievs, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas virs zemes ir kā ēna un bez pastāvības. Šeit mums nav paliekama pilsēta, bet nākamo mēs meklējam. Caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē, un caur grēku nāvi pie visiem cilvēkiem iespiedusies, jo visi ir grēkojuši. Bet Dieva vārds mums dod arī cerību, un mēs lasām. Nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzu Kristu mūsu kungu. Kristus ir augšām celšanās un mūžīgā dzīvība. Kas tic uz viņu, tas dzīvos, jebkad tas mīl. Tā stunda nāk, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi, un nāks ārā tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībā. Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā. Sēts top negodā un uzmodināts godībā. Sēts top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta top dabīgā miesa, bet uzmodināta garīgā miesa. Nāve ir aprīt uzvarā. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelonis. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Un mēs zinām, un Jāņa atklāsmes grāmata saka šādus vārdus. Svētīgi mirušie, kas mirst iekš tā kunga no šā brīža. Tiešām saka gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāvis vairs nebūs. Nec bēda, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Jo kas bijis, ir pagājis. Āmen. Dievs tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Šajā brīdī mēs šķirstu guldīsim kapā. Un mēs uzticam Regīnu trīsvienīgajam Dievam Tēvam, Dievam Dēlam un Dievam Svētajam Garam. Āmen. Atvedamies ar trijām savām smilšu.
Kājas par kājas. Saulē. Svētie raksti saka, ka mīlestība apklāj visu. Un tas mūsos liktais dievišķais arī mīlestība, lai šajā brīdī jūsu mīlestība ar ziediem apklāja Regīnas kapa vietu. Lūdzu, noliksim ziedus. Дай,